Un patiesi prieks redzēt tik daudz jūs šodien, kuplā skaitā. Laikam uzrunājoši tas arī tas vasarīgais, skaistais laiks, vai ne? Kas parasti septembra sākumā vairāk jau sāk atgādināt rudeni. Bet šogad tā aizkavēsies vasara laikam. Pateicība Dievam, kā māsa Endija jau pieminēja, kā visa dzīvā daba slavē un pagodina Dievu. Un ne tikai putni, bet arī mūsu sirdis. Jā. Mums ir brīnišķīga iespēja atkal nākt pie dzīvā Dieva vārda, to pētīt, par to domāt. Jo vēsti, ko mēs jau pētam labu laiku, reizi mēnesī, vēsti no debesīm, 3 eņģeļu vēstis. Laiks ir skrējis, es tā paskatījos, un mēs esam jau nonākuši līdz 2. eņģeļu vēstī. Un tā īsi šajā reizītē pašā sākumā vēl paskatīsimies, kā šī 1. eņģeļu vēsts mums ir uzrunājusi šajā reizē. Tātad, ja mēs skatāmies, tad tajā vēstījumā, kas ir atklāts jau 2. eņģeļu vēstī, jo 1. eņģeļu vēsts ir noslēgusies pagājušā reizē, tad mēs varam nosacināt, ka cilvēks tiek uzrunāta ar 2 vēstīm. Tā viena vēsts ir tā, kas nāk no Dieva, ko mēs pētam, jā. Un otrā eņģeļu vēstī ir atklāta kāda cita vēsts un kāds cits vēsts nesējs. Un interesanti, kā arī šī vēsts ir domāta visai zemē, tautām, ciltīm, valodām. Kā tā izpaužās, mēs atšķirsim Atklāsmes 17. nodaļu, un tur no 3. līdz 5. pantam ir attēlota sieva Bābele, kā visas zemes netikļu un negantību māte. Tātad 1. eņģeļa vēsts, kas nāk no Dieva, adresēta visiem ar mērķi, lai cilvēki varētu iziet un pievienoties Dievam, Dieva tautai. Vēsts skan visus. Un tāpat šī Bābeles ietekme, tā varētu teikt, jo viņai pašai vēsts ir kāda. Šī vēsts ir apslēpta viņas vīnā, ar ko tā piedzirdējusi, jā, ko mēs pētīsim. Tātad vēl neliels atskats no tā, ko mēs mācījāmies iepriekšējās reizes, tātad 5 tēmas, kurām mēs izgājām cauri. Tātad 1. vēsts bija, kas jau ir 6. pantā, kā eņģelim ir vēsts, ko viņš nes, un šī vēsts, tas ir mūžīgs evaņģēlijs. Mūžīgs evaņģēlijs, kas atklāja ko? Tā ir vēsts cilvēkam. Vēsts, kas atklāja Dieva dēlu, kurš nāca tā vienkāršiem vārdiem un nodzīvoja pilnīgu dzīvi, kura būtu jādzīvo mums. Viņš samaksāja visu grēku algu par katru cilvēku, kur būtībā būtu uz katru no mums. To visu ietver sevī mūžīgā evaņģēlija vēsts. Ja? Tik svarīgi, tās skar mūs katru personīgi. Kāds mūsu vietā nāca, lai nodzīvotu par mums pilnīgu dzīvi, un kāds samaksāja par manu grēku, un samaksāja grēku algu. Tātad 1. eņģeļa vēsts atklāja arī prasības tiem, kas pieņem šo vēsti. Tā nav tikai tāds deklarācijas, jā, cilvēkam, lai viņš zina, kāds ir Dievs,
Tas pirmais uzaicinājums bija, atceramies, bīsties Dievu, ja, kas jau ir 14. nodaļas 7. pantā. Bīstieties Dievu. Tas nozīmē, ko? Mēs to pētījām, tā bija atsevišķa tēma, tā ir dziļa godbijība pret viņu, kas viņš ir, un arī pret viņa likumu. Lai mēs to saprastu, ka tie nav dalāmi jēdzieni. Jo tas ietver sevī nākamo aicinājumu, dot godu Dievam. Tātad atklāt viņa godu. Kas ir atklāt? Jā, tātad, ko tas nozīmē? Šī Dieva godība. Ko tas nozīmē priekš mums? Tas ir viņa raksturs. Tas ir viņa likums mūsu dzīvēs, jā, kas parādās. Tātad rūpēs arī par savu ķermeni, rūpēs par savu prātu, jā, kā mēs jau iepriekšējā stundā arī to pieminējām. Un tad ir jau šis 4. aicinājums, ka mēs dzīvojam Dieva tiesas laikā. Ka šis process notiek pirms Jēzus 2. nākšanas un notiek debesīs. Kas nozīmē, ka mēs nomirstot pirms šī laika, nekādīgi nevaram būt debesīs. Tas nav kāds apgalvojums, bet tas ir Bībelē pamatots, lai mēs saprastu to, ka tik daudz maldu ir visapkārt, arī mācībās. Un tas ir ļoti būtiski saprast, ka šis tiesas laiks sevi ietver tagadni, un ka tas, ko māca, ko mēs dzirdam arī visapkārt, ka kāds jau kaut kur pēc nāves nokļūst. Jā, tā ir maldu mācība, jo spriedumu par savu atrašanās vietu neviens vēl nav saņēmis. Tātad pa priekšu ir tiesa. Jo Dieva vārds mums atklāja, ka algu un spriedumu katrs saņems pie 2. nākšanas. Tātad šī vēsts norāda precīzi arī līdz ar to tas ietver sevi arī mirušo stāvokli. Jā. Un mēs noslēdzām pagājušajā mēnesī. Mēs noslēdzām šo vēsti, pirmo eņģeļu vēsti, runā arī par pielūgsmi. Ja? Kas bija pielūgsmi? Kā mēs saprotam pielūgsmi? Ko tas sevi ietver? Tas atklāja mums tieši šīs pielūgsmes pamatakmeni. Tas ir sabats. Ja? Jo kas ir radītājs? Un ko mēs pielūdzam? Tātad tas ietver tādas svarīgas lietas, mūsu personīgajās attiecībās, mūsu glābšanā. Jā. Un tagad pievērsīsimies 2. eņģeļa vēstī. Tas ir šīs 5 tēmas, ko mēs izgājām cauri. Jā. Tagad mēs pievērsīsimies 2. eņģeļa vēstī, lai saprastu, kas šeit ir pateikts. 8. pantā, tātad atklāsmes 14. nodaļas, 8. pants. Un šeit mēs redzam tādu tā kā apstiprinājumu, jo vārds kritusi, tātad 2 reizi, ja, parāda, ka šī vēsts ir ļoti nopietna, neatgriezeniska, ja, tas ir uzsvars uz to, kā Kristus kādā citā vietā saka mācekļiem un arī farizējiem patiesi. Ja? Tas arī tātad šis uzsvars parāda uz akcentu šajā vēstī, ka šī Bābele ir kritusi. 8. pantā ir tieši norāda uz šo krišanas iemeslu, mēs redzam. Tā dod visām tautām ko? Tā dod ko reibinošu. To, kas viņu prātu vienkārši apstulbo, un evaņģēlijs vairs nav skaidrs. Ja, tātad redzam mērķi, tas ir darbošanās pret Dieva mūžīgo evaņģēliju, pret šo pirmā eņģeļa vēsti. Ja. Pirmkārt,
paskatīsimies šajā reizē, noskaidrosim, kas ir Bābele, lai mēs dziļāk saprastu, tā nebūs tikai izpēte par, kā mēs esam iedomājušies, kas ir Bābele. Man šoreiz nav laika ar jums to pārspriest, mēs uzreiz iesim pie tā, ko Bībele saka par Bābeli, ko tas ietver sevī. Esat dzirdējuši tādu vārdu, varbūt te neesat, kad ebrejiem vārds Babel, tas nozīmē sajaukt. Un, ziniet, sajaukt kaut ko kopā, kādreiz var iznākt labs rezultāts, mēs skatāmies mūsu dzīvēs, bet kādreiz sajaukt kaut ko kopā, priekš mūsu katra personīgās izvēles, tas būtu letāli. Nu, labu kaut ko un pieliekot viņam indi. Ja? Tad tas ir ļoti būtiski. Saprast šī termina nozīmi. Sajaukt. Sajaukt labo, sajaukt patieso ar nepatieso. Ja. Un tad šajā reizē paskatīsimies tieši uz šī vārda nozīmi, kā tas parādās Dievu vārdā. Ja, kā tas parādās nevis no ziņu portāliem, jā, tur katoļu baznīca, tur Bābele, tur atkrituši. Ņemsim tieši no Dieva vārda. Ko Dieva vārds saka par Bābeli? Ja? Kur tā parādās? Vai tā parādās 1. gadsimtā? Vai tā parādās jau kaut kur ātrāk? Jā, Atklāsmes grāmata runā tieši par šo būtībā otro. Ja? Jūs zināt, ka pirmā Bābele ir, kur pieminēta? Nu, Bībeles zinātnieki. Jā, paldies, mās, tu kaut kur jau vismaz parāda virzienu, ja? Tad siniāra klajums, vai ne? Nu, tur tāds būvdarbi notiek, klajumā. Viņi atrada klajumu, tur pieminēts 11. nodaļa. Par šo Bābeli mēs nemācīsimies. Kaut arī tā parāda cilvēces virzību uz šo Bābeli. Tā, diemžēl, ir, jā. Bet mēs mācīsimies par to Bābeli, kas ir atklāta divās grāmatās. Atklāsmes grāmatā un Daniela grāmatā. Tātad Atklāsmes 13. nodaļā, kas ir ļoti būtiski mums mācīties, jo tā ir grāmata, kas atklāja patiešām ļoti uzmanīgi mācoties atklāja, kur mēs atrodamies pravietiskajā laikā arī. Un Daniela 7. nodaļa. Ja. Tātad turpat 13. nodaļā, Atklāsmes grāmatas 13. nodaļā, no 11. līdz 13. pantam mēs lasam, ka zvērs, ja, tas pats zvērs, kas piespiež pielūgt tēlu, sasaucās ar to zvēru, ar to tēlu, tā varat teikt, kas atklāts Daniela 3. nodaļā. Jūs zināt, kas ir Daniela 3. nodaļā? Tēls. Ja, tur ir 3, ne tikai tādi dūšīgi, varonīgi zēni, ja, kur atsakās pielūgt, bet tur ir tēls. Tur ir tēls, jā. Tātad jautājums šeit ir atkal par pielūgsmi. Atklāsmes 14. nodaļas 8. pants, kas arī norāda uz ko? Uz Daniela 5. nodaļas, ja? 5. nodaļu. Kas tur ir pieminēts? Atceraties, tur no tāda epizode, tur tādi zīmīgi vārdi parādās kaut vakarā, dzīrēs, tādi zīmīgi vārdi. Mene, tekel. Ja? Tad mēs skatāmies, kā šīs vēstis, ja, sasaucās kopā Daniela un Atklāsmes grāmatā. Kas tad ir rakstīts bija Daniela 14. nodaļā un 8. pantā? Tur bija runāts par Bābeli, kritusi Bābeli, kas bija dziedinājis visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu. Tas, kas notika toreiz, tur Belsacāra dzīrēs,
bija kas līdzīgs. Bet tur tikai šī apdzeršanās, ja, bija arī, es saprotu, pa priekš bija šī fiziskā, ja, dzērienu uzņemšana, un pēc tam bija arī neskaidra izpratne par to, no kurienes ir jāpaņem trauki. Un tad tālākais jau noveda pie šī Dieva secinājuma. Jā. Mums ļoti svarīgi saprast, kā šīs vēstis iet kopā, un kā Bābele krita, tur arī pieminēts, vai ne? Jo tajā naktī mēs lasām ko? Ķēniņš, jā, lai arī viņš Danielu apsveic, un ķēniņš tika nogalināts, jā. Un pilsēta krita, jā. Kā tas notika? Kad izmaina Eifrats tecējumu, ja, upes tecējums tika izmainīts. Un neieņemamā pilsēta, tā pilsēta patiešām bija neieņemama tais laikos, tika ieņemta. Tātad pravietojums piepildās. Jā, tas ir atklāts atkal Atklāsmes grāmatas 16. nodaļas 12. pantā. Mēs varam izlasīt to, lai mēs nostiprinātos. Un 6. eņģelis savu kausu izlēja uz lielo Eifratas upi, un viņas ūdens izsīka, lai taptu sataisīts ceļš ķēniņiem no saules lēkšanas puses. Tātad, kā šīs grāmatas, šis fons sasaucās gan ar tā laika, ja, šo vēsturisko notikumu, un ar to, kas notiek gala laikā. Tātad izpēte par Bābeli būs saistīta ar 2 gala laika zīmēm, 2 gala laika pravietojuma grāmatām, tā varētu teikt. Atklāsmes un Daniela. Jā, tātad, lai saprastu, kas ir Bābele, vispār, ko tas nozīmē, īsti identificētu tās mūsdienīgo seju, jā. Mums svarīgi saprast, kā Dievs mums to atklāja vecajā derībā. Iedomājieties, vecajā derībā. Tā bija taču atsevišķa tauta, vai ne? Kaldeji. Bet, kā izrādās, tā nemaz nav. Tā bija Dieva izredzētā tauta, kas atklāja, ko? Viņa atklāja nevis to nosaukumu, to pilsētu, bet tā atklāja dabu, ja, raksturu, kāda ir Bābelei. Bābeles raksturu. Sāksim ar Dieva derības analīzi ar savu tautu. Atšķirsim to, ko mēs jau šodien lasījām. Daudz, kas pētīja apcerējumu grāmatu, kas lasīja 2. Mūzus 19. nodaļu. Atšķiram 2. Mūzus 19. nodaļu. Un tur sākot no 4. līdz 6. Jūs esat redzējuši, ko es eģiptiešiem esmu darījis, ka es jūs nesu uz ēpju spārniem un jūs pie sevis atvedu. Iedomājieties, nevis uz jauno apsolīto zemi, bet pie sevis. Mums vajadzētu paturēt vienmēr prātā šo domu, šo svarīgo domu, ka Dieva mērķis ir mūs neievest kaut kādā, ja, cik mums te labi, cik mums te patīkam, un te zelta ielas, un te vairs nav grēka. Nē, mīļie, satvēsim šīs vēstis galveno saturu. Es jūs gribu atvest pie sevis. Es gribu būt kopā ar jums, lai kur jūs ej būt. Mums ir jāsaprot tas, jā. Un, ja jūs, šeit ir 5. pāns, un ja jūs klausīsiet manu balsi, tad klausīsieties manā balsī un turēsiet manu derību, tad jūs no visām tautām būsiet mans īpašums, jo man pieder viss pasauli. Tātad Dieva derība nav cilvēka derība, tā ir viņa derība, kuru viņš izpilda, piepilda mūsu dzīvēs, tad, ja mēs nākam pie viņa. Lai mūsu dzīvē šī derība realizētos, viņa derība realizētos. Un 6. pāns, un jūs man būsiet priesteru ķēniņu valstība, svēta tauta. Šie ir tie vārdi, ko tev būs runāt uz Izraēļu bērniem.
Būtībā, ko mēs šeit atklājam, un arī tālāk, Dievs runā uz tautu, jā, līdzīgi kā tajā laikā runāja uz līgavēns uz līgavu, līdzīgi tā, leksika, ka viņš, tad, kad puisis, jā, parasti puisis bildināja, es nezinu, kā tagad ir, varbūt, ka tagad arī otrādāk ir, kad bildināja savu līgavu, viņš ar to apliecināja, ka šie līgava nebūs privatizēta. Viņa netiks privatizēta, bet viņa kļūs kāda aizbildniecībā, kāda aprūpē, kāda mīlestībā, kāda rūpēs. Viņai nebūs tādas, kā mēs dzirdam tagad, partnerattiecības, ja? Ģimenes partnerattiecības. Bet būs tāds, ka es piederu tev. Dziļāk saprast, es piederu tev. Jā, tas ir ļoti būtisks saprast, tā piederība. Jo, ja šīs piederības nav, tad ir tikai partnerattiecības. Un to Dievs parāda, ja, ka viņš nevēlas derību, kurā viņš kaut ko kādam uzspiež. Viņš vēlas derību, kurā ir uzticība. Pilnīga uzticība. Jo tāda ir viņa mīlestība. Viņa mīlestība ir pilnīga. Jā, mums to vajadzētu tā kā saprast. Ja šīs derības, mēs neskatāmies uz šī derību kā uz divu cilvēku noslēgtu laulības līgumu, ja, kurā nepildot kaut ko, ja, kāds kaut ko tagad zaudēs. Nē, tā ir mīlestības derība. Tāpēc viņš saka, es jūs atvedu pie sevis. Es jūs neatvedu. Baudīsim tagad, redz, man te daudz naudas, un vai te tāda laba valsts, kurā tagad jūs dzīvosiet bez bēdām, un es par jums rūpējos. Nē, es jūs atvedu pie sevis, lai tu staigātu ar mani, lai tu būtu ar mani. Jā. Kāda ir šī reakcija? Mēs redzam. Arī 2. Mūzes 20. nodaļā, tur 1. un 2. pantā mēs lasām. Šajos 2 pantos, ko mēs šeit ieraugam? Es esmu tas kungs tavs Dievs, kas tevi izvedis no Eģiptes zemes. Ja? Es sagatavoju visu priekš tevis, lai tu varētu man uzticēties, lai tu varētu staigāt ar mani, lai tu varētu būt mans īpašums. Ja? Šis saraksts būtībā atklāja, ko Dievs sagaida no savas tautas. Uzticēšanos, mīlestības attiecības, paļaušanos. Cik bieži ir aprēķins laulībā? Ļoti bieži. Jo kāpēc? Tāpēc, ka pretiniekam laulība ir viens no tiem objektiem, kuram viņš uzbrūk visvairāk. Lai sāpinātu katru personīgi, lai katram personīgi izdarītu sāpes un radītu mūsos neticību, kā arī Dieva derībai mūsu dzīvēs ir kāda nozīme. Ja? Tātad, 2 baušļi mēs mācījāmies iepriekšējās reizes, ja? Ja? Būtībā šis baušu galdiņi, ja? Šis saraksts atklāja, kā uzticības princips, tātad, ja tu būsi šais mīlestības attiecībās, tad tas, kas tur rakstīts, tas piepildīsies. Tas piepildīsies. Ja? Mēs šajā likumā mēs redzam būtībā apusēju attiecību šķīstumu, tīrību, bez ļauniem motīviem, bez aizdomām uz to otru, ja? Bez pilnīgas tādas, kaut kādām šaubām par to otru. Nē, Dievs grib, lai viss notiktu tā dzīvi, patiesi. Un tas ir tas, kā viņš uzrunā. Izlasīsim Jeremijas 31. nodaļā, 32. pāntu. Atšķiram. Mēs lasīsim gan Jeremijas, gan Ecihela grāmatu, kas ļoti labi mums parāda, kādas bija šī derības attiecības. Ja? Tātad Jeremijas 31, 32. Un šeit ir apsolījums, brīnišķīgs apsolījums. Redzi,
nāks dienas, saka tas kungs, kad es jaunu derību celšu ar Izraēļa namu un ar Jūda namu. Un 32. pants. Ne tādu derību, kā es esmu cēlis ar viņu tēviem, kad tos pie rokas satvēru un izvedu no Ēģiptes zemes. To manu derību tie ir iznīcinājuši. Tad es arī zem par tiem neesmu bēdājies. Tad mēs redzam, kas notika ar Sinajā doto derību. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki domāja, ka viņš šeit derībā ir darītāji. Bet ko Mūzes parādīja, ko mēs jau iepriekš, ka viss tika šķīstīts ar derības asinīm. Tātad Dievs darīja visu to. Bet mēs, diemžēl, nesaprotam. Mēs domājam, ka tad, kad kaut kas mūsu attiecībās sākās, mēs domājam, ka tur svarīga loma ir mums. Svarīga loma mums ir tikai mūsu izvēlēs, kuras Dievs sagaida mūsu dzīvēs. Izvēles. Ko mēs izvēlamies? Vai mēs izvēlamies uzticēties? Vai mēs izvēlamies paklausīt viņam? Lasām Ecihēla 16. nodaļā, mēs tur pakavēsimies. Ecihēls tas ir aiz Jeremijas. Tātad pravietis Ecihēls, 16. nodaļa un tur 8. pāns. Un kad es tev garām gāju un tevi redzēju un raugi, tad bija laiks tevi iemīlēt. Viņš runā par ko? Par tautu. Viņš runā par tautu. Tad es savus spārnus izplētu pār tevi un apsedzu tavu kailumu, un tev zvērēju un nācu ar tevi derībā, saka tas kungs Dievs, un tu man piederēji. Mēs redzam, šeit viņš atkal Dievs uzrunā cilvēku caur šo vājo, caur šo ļoti jūtīgo katram mums attiecību līmeni, kas ir laulībā, kas ir derībā starp diviem cilvēkiem. Viņš atkal šeit uzsver to, jo es saprotu, ka cilvēki rēcīgā sirds savādāk nesaprot. Tur, kur ir patiesas jūtas. Ja? Tātad Dievs izvēlējās. Un viņš saka beigās, tu man piederēji, panta beigās. Jā, tātad es izvēlējos tevi. Ecehēla 16. nodaļas 2. pāns. Lasām. Cilvēka bērns dari Jeruzalemei zināmas viņas negantības un saka, šeit ir vārds negantības, ka šajā nodaļā izmantots daudzas reizes. Ecehēla, ja, grāmatā. Šis vārds negantības pieminēts arī Atklāsmes grāmatā. Kas ir šīs negantības? Kā Dievs uz to skatās? Mēs skatīsimies tālāk, labāk būs saprotams, tad, kad mēs pievērsīsimies Bābelei. Bet šeit, kur mēs saredzam šīs Izrēļa līgavas attieksmē šo negantību. Tur palasām Ecehēla 16. nodaļā 14. pāntu tagad. Un šeit runāts tieši par Izraēļu, par tautu, kura bija derības attiecībās, ja, ar savu kungu. Un slava no tevis izgāja pa pagānu tautām, par tavu skaistumu, jo tas bija pilnīgs caur manu glītumu, ko es tev biju pielicis, saka tas kungs Dievs. Kas tad šeit, par ko tad šeit ir runa? Izraēļa tauta starp citām tautām, ar ko viņa atšķīrās. Viņai bija dzīva Dieva pielūgsme. Viņai bija dzīvā Dieva tautas skaistums un spēks, kurā viņa dzīvoja. Tas bija tas piemērs, kuru mēs šodien varam ļoti arī saprast, ka Dieva tautas panākumi nebūs tikai vēstī, bet tās arī redzamā godībā.
ārēji redzamā godība, kas ir? Tas ir raksturs. Ja kristiešiem, arī mums kā adventas tautai, šīs dievišķais, šīs dieva dabas godības izpausme nebūs, tad mēs neesam viņa liecinieki. Un kas šeit notiek? Un slava no tevis izgāja, bet 15. pantā ir teikts, kas? Bet tu biji droša ar savu skaistumu un paļaudamās uz nevis manu skaistumu, bet savu slavu. Tu paliki par netiklu. Jūs redzat, cilvēka egocentriskā daba, ja, izpaužās ne tikai kā persona, mēs redzam to arī tautā. Tā bija tautas iezīme, ka viņa tajā laikā, lai lepotos ar to skaistumu, ko Dievs viņai bija devis. Kas bija viņas skaistums? Dieva likums, Dieva godība, kas vadīja visu viņu sadzīvi. Ne tikai sadzīvi, bet arī kalpošana templī, grēku nožēla, šķīstīšanās, svēta dzīve. Visi tie elementi parāda šo Dieva godības atklāsmi, kad cilvēks var dzīvot tīrās, šķīstās attiecībās ne tikai ar savu Dievu, bet arī sabiedrībā, kur viņš atrodas, citām tautām. Tas bija jāredz, ja? Lai tā būtu par liecību. Diemžēl mēs redzam, ko saka 15. pāns, tā bija vērsta uz sevi. Tā domāja par sevi. Dievs šo visu nerunā ar kādu bezdievīgu tautu, jūs saprotiet? Tas nerunā par ateistiem, bet gan par savu tautu, kurai doti viņa likumi. Jā. Tātad atklādams būtībā tās dabu, egocentrisko dabu, kas to ved kur? Virzienā, ka tas viņas skaistums, jā, atklājas viņas kritušajā dabā. Jūs iedomāties skaistums, kā viņa lepojās ar to, kā viņa citām tautām izpatīk, meklē citu tautu atzīšanu, citu tautu dievus. Ja? Un tā ir neusticība. Jūs ziniet, kā laulībā tas saucās? Tad, kad mēs novēršamies no tā, ar ko mēs esam derībā. Kas notiek? Otra puse saredz tajā, ko? Neusticību. Ja. Tātad Ecehela grāmatā 23. nodaļā pašķirsim uz priekšu, lasīsim, lai mēs saprastu, cik dzīvi Dievs par šo atklāja mums caur šaviem praviešiem. 23. nodaļa un 40. pāns. Tās arī pēc vīriem ir sūtījušas, kam no tāliens bija jānāk. Tās tauts, ja kad vēstnesis uz turieni tapa sūtīts, redzi, tad tie nāca priekš tiem, tu mazgājies, tu svaidīji savas acis un izgreznojies ar savu skaistumu. Ko tas parāda? Kas svarīgs bija tautai? Vai greznoties savam kungam, vai greznoties tur? Ja, kas nu tagad nāks? Mēs tagad parādīsim, cik mēs esam pārāki kā tauta, cik pārāki ir mums likumi, mēs parādīsim. Bet kā viņi to parādīja? Viss šī kalpošana bija vērsta uz sevi, nevis uz savu Dievu. Cik svarīgi ir ikdienā saprast, ko mēs pagodinām. Vai sevi, ar savām zināšanām, savu izglītību, vai mēs pagodinām to, kas mums ir visu devis. Tas tā individuāli pārdomām. Tātad greznošanās mērķis bija pievērst uzmanības sev, nevis savam Dievam. Tas, kas bija devis, jo viņas skaistums bija viņas likums. Dieva likums bija viņas skaistums, šīs tautas. Un tad sākās, tā rezultātā būtībā arī veidojās šī tolerance pret pagānismu, pret grēku, ja? Un pret to, ko dara šīs tautas. Starp citu, Salamāns iekrita tieši šajā smagajā grēkā, jo Dievs nekur nebija teicis, ka tas modelis, kas tikai Ēdenē dots, kad vienam vīram, viena sieva, bet Salamānam, mēs redzam, bija
pilnīgi šis, varētu teikt, viņš bija aizgājis pa šo ceļu, šo atkrišanas ceļu, pa šo, ka viņš nevērtēja ko nozīmē derība. Ja? Bet nerunāsim par Salamanu. Mēs redzam, cik personīgi Dievs uztver to, ka viņa tauta, meklēdama pie citām tautām šo atzinību, kalpošanu, ja, viņu elkiem, solidarizēšanos, šī tolerance, kā mēs mūsdienās sakot, ka mēs visus pieņemam, viss ir ļoti brīnišķīgi, un mēs visi kristieši, un mēs visi kopā darām, un mums viss ir vienots. Būtībā tas atklāja šo garīgo atkrišanu, šo neusticību. Jā. Arī ar kaldējiem, jā. Tas ir ar babiloniešiem, mēs redzam tā laika, to tautu. Bet tai nepietika. Jūs iedomājaties? Turpat, 23. 19. Nē, 16. Jā, 16. 19. Tā, es atvainojos, 23. Jā, 23. Jā, šeit rakstīts, bet viņa vairoja, šeit teica, likt tulkojumā savu netiklību un pieminēja savas jaunības dienas, kur viņa jau bija neusticīga. Jā, tātad Izrēlam bija arī kā līgavai sievai, bija arī meitas. 16. nodaļā, tur ir 48. pantā pieminēts māsa Sodoma. Jūs zinat, kas ir Sodoma. Visi piemin šo vārdu diezgan ar tādām negācijām. Jā, mēs zinām Sodomu, jā, Sodomija, jā, vēl tagad šis vārds tiek lietots sabiedrībā, jā, un kādā kontekstā. Tātad tas, pie kā svētā Dieva tauta sevi, jā, noveda, būdama neusticīgi. Tur ir pieminēta arī Samārija. Jā, un līdzīgi kā Atklāsmes grāmatā, kur tad, kad šī Bābele, jā, uzspiedīs savu, jā, tad pienāks brīdis, kad tie valdnieki un varas, kas bija ciešā sadarbībā ar viņu, būs ļoti sāpināti par to, ko viņiem uzspiež, un viņi sāks izrēķināties. Un tā tas notika arī ir Izraēlu. Tātad šie viņas mīlnieki, tai noraus viņas krāšņumu, to, ko viņa pati sev aplikusi, un viņas kalnu altārus un elku novietnes. Jā. Kāda ir vislielākā negatīva? Izlasīsim Ecehēla 8. nodaļa, 5. 6. Jā, nē, 15. 8. nodaļa, 15, 16. Un viņš uz mani sacīja, vai tu redzi to cilvēka bērns? Tu redzēsi vēl lielākas negantības nekā šī. Tad kāda ir šī negantība? Un viņš man ieved tā kunga nama iekšējā pagalmā un redzi pie tā kunga nama durvīm starp priekšnamu un altāru. Bija kā 25 vīri ar muguru pret tā kunga namu un ar vaigu uz rītiem, un tie klanījās pret rīta pusi saules priekšā. Tātad no dzīvā Dieva pielūgsmes viņš parādīja, kas notiek templī, un kas templī bija šie 25 vīri. Tie nebija parasti kaut kādi atnākuši cilvēki, lai nošautu grēkus. Nē, tie bija priesteri. Tā bija priesterība. Ja? Tātad šeit, ja? Šeit mēs redzam, kur sākās, jā? Vai šai rakstvietai ir kāda saistība ar galu laiku. Mēs saprotam, ka mēs to varam redzēt arī pie Dieva tautas šodien, kas saucās par kristietību. Jā, tātad
17. un 18. pants vēl turpat 8. nodaļā. Tad viņš uz mani sacīja, vai tu to redzi, cilvēku bērns, vai Jūda namam tā maza lieta darīt tādas negantības, ko šie dara, kas zemi piepilda ar varas darbu un arvien atkal mani kaitina. Jo redzi vīna stīgas, tie tur pie savu deguna. Tāpēc es arī darīšu pēc savas bārdzības un mana acis nežēlos. Jā, šo visu Dievs saka savai netiklējai sievai, kur tā lepojās ar saviem rotājumiem un ar savu necieņu pret savu vīru. Vai kungam tajā laikā bija uzticīgie? Lasam 9. nodaļā, tur no 1. līdz 6. pantam, bet 4. pantā, jā, tieši 4. pantā tas uzsvars, un tas kungs uz viņu sacīja, ej pa pilsētu cauri, pa Jeruzālemi cauri un apzīmē ar zīmi pie pieriem ļaudis, kas nopūšās un vaid par visām šīm negantībām, kas viņu starpā top darīts. Tad, ko mēs šeit redzam? Kā bija cilvēki, kuri saprata un kuri vaidē, kuriem tas bija ciešanas, ko viņi redzēja tā laika Izraēļa tautas pielūgsmē, Izraēļa tautas kalpošanā, arī tā, kas notika templī. Un kā mēs redzam, kā likumīgs rezultāts tam ir tas, ko mēs lasām 2. laiku, 36. nodaļa, kas atsaucās tieši uz šiem pravietojumiem. Šis ir laiku grāmata, šī vēsturiskā grāmata parāda, kā vēsturiski tas notika. 2. laiku grāmata, 36. nodaļa. Un tur no 15. līdz 16. pantam. Šis pravietojums par tautas un kā Izraēļa kā valsts iznīcināšanu un aizvešanu uz Bābeli. Tās būtībā ir šis apkopojums. Tātad šī vēstures grāmata precīzi atklāja to, kā piepildās Ecihēla teiktais šis pravietojums. Kāds šodien saka, tas nekādīgi nevarētu notikt pie mūsu, mūsdienu kristiešu baznīcā. Ka tas, kas notika ar Izraēlu, nekad nenotika kristīgajā baznīcā. Kad Jēzus atnāca uz šo zemi, ja mēs runājam par šo derību vēl, Efesiešiem 5. nodaļā, tur no 25. līdz 27. pantam, Pāvils runā, ka Kristus, izlasīsim Efesiešiem, 5. nodaļa, un 25. līdz 27. Šeit viņš pielīdzina tas, ko es jums visu laiku stāstīju par šīm derības attiecībām starp cilvēku un cilvēku. Kā viņš pielīdzina. Jūs vīri mīlējiet savus sievas tā, kā arī Kristus draudzi ir mīlējis un pats par to ir nodevies. Iedomājieties, viņš pielīdzina šīs te cilvēka attiecības. Kristus mīlestībai uz draudzi. Tāds ir aicinājums. Ne tikai pateikt savai sievai, ka es viņu mīlu, bet reāli, kā Kristus to darīja, ar to nesautību, ar to nodošanos, ar to uzmanību. Nekas šajā derībā nav mainījies. Tad mēs redzam, šeit jau ir runa par pirmkristiešu draudzi. Nekas, redzam, šajā derībā nav mainījies. Jēzus kā vīrs un Līgava kā draudze. Vai pirmkristiešu draudze bija šķīsta draudze? Mēs zinām, ka sākumā tā bija tāda. Bet pamazām, kā mēs zinām, pirmos gadus 10, līdz pirmajam periodam, varētu teikt, pirmos 100 gadu laikā notika šī nemanāmā atkāpšanās no uzticības tam, uz kā stāvēja apustuļi. Un tad jau Tesaloniķiešu
vēstulē 2. nodaļā, jūs jau daudzi noteikti, kas esat pētījuši, Tesaloniķiešiem 2. nodaļa, 2. Tesaloniķiešiem. Un 2. nodaļa, 3. un 4. pāns. Tur ir satraukums. Viņš raksta sākumā 1. 2. pantā, viņš saka par tiem, kas satraukšies, ka Kristus nāk, jo Kristus jau bija aizgājis. Jā, šajā periodā jau no zemes. Un jau daudzi gaidīja viņu tūlīt, ka viņš nāks. Un šeit Pāvils saka, ka netūpiet drīz prātā šaubīti, nedz iztrūcināti, jo vēl nenotiek lietas. Lai neviens nekādā vīzē jūs nepieviļ, jo tā nenāks šī, kunga nākšanas diena, pirms pazušanas dēls, grēka cilvēks nebūs parādījies, kas turas pretī un paaugstinājās par visu, kas Dievs saucams un kas ir Dieva kalpošana, tā kā viņš Dieva namā sēž kā Dievs. Jā, tātad Pāvils šeit jau atklāja to sistēmu, kura tagad valda un kura tikai valda savādākā veidā, bet kura valdīja 1260 gadus. Tas ir milzīgs periods. Interesanti, ka viņš viņu sauc par grēka cilvēku. Jūs zināt Bībelē, kā definē grēku? Dieva likuma pārkāpums. Jo es zinu citās tulkumos, bet es skatījos, kad ir vecajos un arī krievu tulkumā arī tā precizēts arī Karaļa Džeims versijā, tas ir likuma pārkāpšana. Ja? Kas ir pazušanas dēls? Kā viņš izpaužās? Vai tas bija kāds cilvēks no malas, vai tas bija kā Jūda Iskariots, kas bija blakus Jēzum, vai ne? Tātad no kurienes nāk antikrists? Vai no ārienes, vai baznīcas iekšienes? Mēs redzam, ka tā laika, draudze, kur bija pārliecināta, ka tā ir Kristus sekotāji, palēnām atkāpjoties 100 gadu laikā, kļuva par kaut ko citu. Jā. Tātad tajā laikā apstulis Pāvils par templi, ziniet, ko sauc? Viņš te piemin templi, sauc pirmkristiešu draudzi. To draudzi, Efezu, atcerieties, ko viņš teica Efezai 1. vēstījumā, Atklāsmes grāmatā, ka tu vēl esi šai derībā, bet tu esi pazaudējis pirmo mīlestību. Tevī vairs nav, kas ir pirmā mīlestība? Tā nav pilnīga nodošanās vairs. Tā nav pilnīga uzticība. Tā ir atkāpšanās kaut kur no šīs svētās derības, kas ir starp Dievu un viņu tautu. Jā, tātad mēs redzam, ka Pāvils tādā skaistā teoloģiskā valodā runā. Viņš runā par Efezu kā par Dieva templi. Ja? Efezē viņš raksta to vēstuli. Ja? Tad viņš runā par draudzi, kā par svētā gara templi. Tātad tas, kad ne tikai mans prāts, bet viss es esmu piederu Dievam viņa kalpošanai. Jā, Atklāsmes 17. nodaļā mēs redzam raksturojošu līdzību, ko lasījām par Izraēļu tautu vecajā derībā. Kas varētu būt šī netikla pie lielajiem ūdeņiem? Atklāsmes 17. nodaļā jūs atceraties, tur bija tāda vārda. Viņa sēž uz liela sarkana zvēra, ja? Un kā viņa tērpusēs? Mēs lasīsim pa pantām varbūt, lai mēs tā. Kas varētu būt? Daudz šodien kristieši skaidro, ka tā varētu, ģeogrāfiski varētu būt šī Irāka, ja? Atklāsmes grāmata tie, kas skaidro, ja? Kā mēs mācījāmies iepriekš par Izraēļu vēsturi, vai tā bija kāda pagānu valsts, kas sevi dēvē par Dievu tautu. Tātad zem tā paša raksturojušā vārda, ar kuru tika dēvēta Izraēļu netiklība. Jo tie principi, tā daba atklājās atkal. Pirmkristiešu draudze no tiklas šķīstas, Dievam uzticīgas, līgavas, palēnām kļuva
par izvirtušu, par garīgi izvirtušu, neusticami, neusticīgi. Jā. Interesanti, ka 14 un 8, to, ko mēs lasām, tas mūsu galvenais centrālais pants piemin, ka kritusī lielā Bābele, kas sēd, tur pieminēts. Tas nozīmē sēdēt pie lieliem ūdeņiem, tā valda pār tautām. Ja? Un, ka tā ir šeit globāla vara. Un mēs to redzam šodien, kad arī tagad, tā, lai arī klusu ir, ja? Viņa ir ļoti klusu, bet viņa virza visu caur lielajām varām, caur pasaules tautām, ķēniņiem. Ja? Bet mums, lai nepazaudētu visu laiku šo skatījumu, jāņem vērā šis vārds, ja? Netikle, neusticība. Ja? Tātad mums jāsako šim simbolam, lai netikli atrastu tur, kur tā varbūt slēpjas zem vārda baznīca. Ja? Tad tādu, kam ir globāla vara, pasaulē globāla ietekme, un tāda, kur sadarbojās ar šīs zemes politiskajām valdniekiem. Es saprotu, ka es esmu pateicis visu priekšā, lai jūs saprastu, kas tā ir par varu. Un šī netikle būtībā atbilst tam pašam statusam, kā senais Izraels. Tieši tāpat. Tātad atklāsmes 17.5, atklāsmes 17.5, un pie viņas pieres bija rakstīts vārds, noslēpums, lielā Bābele, netiklības un negantības māte virs zemes. Jā. Jā. Un ko būtībā atklāja atklāsmes 14. nodaļas 8. pāns, un viņš tur beigās pasaka, šis pāns pasaka, ka tā netikle krita tāpēc, ka noraidīja pirmā eņģeļa vēsti. Ja? Pirmā eņģeļa vēsti. Šīs 5 sadaļas, ko mēs skatījāmies, ja? Viņa aizstāja ar kaut ko citu. Bīties, atcerieties, godināt, ko tas sevi ietvēra, ko mēs mācījāmies šīs 5 reizes. Ja? Un kas ir šis vīns, kas dara prātu neskaidru, lai evaņģēlijs kļūtu par kaut ko citu. Kā Pāvils teica, ja jums kāds māca citu evaņģēliju, tad lāsts lai pār to. Jā, vīns būtībā ir kāds. Ja Dieva skaidrā vēsts atklāja cilvēkam glābšanu visā tās gaišumā, spilgtumā, tad šis vīns, jūs jau ziniet, tie, kas ir kādreiz lietojuši tādas lietas, vīns nedara galvu skaidrāku, bet tieši pretēji. Ja? Tev liekas, ka tu visu kontrolē, ka tu visu saproti, bet tāpat laikā tava rīcība ir, tev pašam liekas jau neskaidra. Tu nespēji izprast elementāras lietas. Ja? Cits pat nesaprot, vai iela tagad ir jāpāriet. Un cits iet mašīnai priekšā un aiziet pat bojā. Tad jūs saprotiet, cik bīstami, ko ietver sevi vīns. Tā var būt mums pazudinoša vēsts. Ja? Ja mēs neizprotam evaņģēlija dziļumu, un tas nav mūsu dzīvēs, neveido pārmaiņu mūsu dzīvēs. Jā, interesanti, ka arī viņas apģērbā ir redzams, kas? Greznība. Greznums, jā, tur purpurs, tur dārgakmeņi, jā, tāda ir viņas āriene. Viņai tikai pietrūkst šeit tērpā viena krāsa. Nu, tie, kas uzmanīgi lasa, zinat, kāda krāsa pietrūkst viņas tērpā? Zilā. Kas ir zilā krāsa? Tas nav debesis, mīļie. Tas ir likums. Pušķīši, atcerieties priesteriem. Zilā krāsā pušķīši, kas ainoja, simbolizē, norādīja uz Dievu likumu. Jā, zilā krāsa. Un kā redzam, Dieva likums ir šīs sistēmas, šīs lielās sistēmas, traucēklis, tā varētu teikt. Un viņš kļūst par pārbaudas akmeni tieši gala laikā.
tieši gala laika tautai, Dieva likums un tā ņemšana vērā kļūs par gala laika pārbaudi. Jā. Šī sieva būtībā pēc dabas ir kas? Šī Bābele, viņa slepkava. Tur rakstīts atklāsmes 17.6. Un es redzēju sievu piedzēruši no svēto asinīm un no Jēzus liecinieka asinīm. To redzēdams, es brīnījos ar lielu brīnīšanos. Jā. Tad mēs saprotam vienu, ka tās mērķis ir nevis palīdzēt, bet tās mērķis ir iznīcināt. Jā. Ar šo vēsti, ar šo vīnu. Un ziniet, šai Bābelei ir, varētu teikt, tāda, viņa nav viena, šī lielā, viņa ir trīsvienīga. Tā ir trīs, varētu teikt, dalībnieku saraksts. Jā, senajā Bābelē netika ainoja kas? Izabele, jā. Viņai bija liela ietekme par ķēniņu, jā, par ķēniņu, kas valdīja. Viņai bija arī meita. Mēs ļoti to spilgti ieraudzam Jāņa Kristītāja dzīvē, kurš saskārās ar šo trīsvienību. Gan ar ķēniņu, gan ar Izabeli, gan ar, nevis Izabeli, bet ar šo Herodeju, ja? Herodeju un ar viņas meitu. Tātad mēs redzam šī trīsvienība, kas strādā pret Dievu pravieti. Un ja mēs sapratīsim caur šo līdzību, ja kāds darbojas šī sātana opozīcija Jāņa Kristītāja un Elijas laikā, mums būs viegli izprast, kā darbosies šie pretspēki gala laikā. Jā, tad atklāsmes 16 lasām un 19. pants. Atklāsmes 16 un 19. Jā. Un lielā pilsēta sadalījās trijās daļās, un pagānu pilsēta sagruva, un lielā Bābele tapa pieminēta Dievu priekšā, lai, kad tai taptu dots viņas dusmības un bārdzības vīna biķeris, tātad pašai. Jā. Šeit ir vēl pieminēts arī šī trīsvienība, kura parādīsies. Un es redzēju no puķa mutes 13. pants 16. nodaļā. Par to mēs nedaudz vēl parunāsim. Un es redzēju no puķa mutes, no viltīgā pravieša mutes un no zvēra mutes. Iznākam trīs nešķīstus garus vārdiem līdzīgus. Kādas tad ir šīs trīs Bābeles daļas? Mēs redzam puķa, zvēra, viltus pravieša. Zvērs simbolizē netikli, viltus pravietis netiklas meitas. Un puķis šis pasaules politiskās varas. Ja? Un šī trīsvienīga alianse apvienosies gala laikā pret Dieva uzticīgo atlikumu. Ja. Kas ir galvenā persona, kas kārtoja visu to? Mēs redzam, ka to organizē kas? Senatnē tā bija Izabele, tad netikle, jeb zvērs šodien. Tāpēc savas būtības kontrolēs es uzsveru, lai arī viņa neredzama. Caur dažādām organizācijām. Pasauli gala laikā. Un atklāsmes 13. nodaļas 3. pantā ir teikts, ka pasaule apbrīnos to. Apbrīnos. Iedomājieties to, ko pēc kāda laika viņi gribēs saraustīt gabalos. Kā tas bija pie Franču revolūcijas laikā. Kad tika sasniegts zināms līmenis, ja, kad Sātans sāk iznīcināt savus rīkus. Ja, jo tie ir tikai rīki. Vai šajās trīsvienīgajā sistēmā ir Dievam uzticīgie? Mēs redzam, ka ir. Mēs redzam, ka to mēs ieraudzījām Ecihela grāmatā, ja? Un mēs redzam to arī atklāsmes grāmatas 18. nodaļa. Un tur īpaši 4. pantā atklāsmes grāmatas 18. nodaļa. Un tur 4. pants.
Un es dzirdēju citu balsi no debesīm sakām, izejiet no viņas man ļaudis, ka jūs viņai nepaliekat par biedriem pie viņas grēkiem un ka jūs nedabūjiet no viņas mocībām. Tātad, ko mēs šeit redzam? Ka Dievam rūp visi, viņam rūp visi cilvēki, katrs no mums. Un viņam ir svarīgi, lai mēs tiktu izglābti, lai mēs nepazustu. Viņam tas ir svarīgi, jā. Tātad Dievam gala laikā būs ne tikai šie 144, kas aino šo uzticīgo atlikumu, bet viņam būs arī cilvēki, kas būs apzīmogoti ar Dieva zīmogu, ar svēto garu. Jā. Šie ļaudis būs apzīmogoti ar Dieva zīmogu. No šī aicinājuma iziet no Bābeles būtībā, mēs redzam, ir atkarīgs, vai mēs to pieņemam. Vai to pieņems cilvēki, kur atradīsies tieši šajā gala laika notikumos. Ja? Vai tiem, kas atrodas vēl būtībā šai sistēmā, īsi pirms žēlistības laika beigām. Lai, kā šeit pieminēts, lai viņus neskārtu viņas mocības. Un mums katram personiski, ikvienam ir izšķiroši būs, vai šis aicinājums tiks uzklausīts. Vai mēs atsauksimies, vai mūsu prātā nebūs kaut kas vēl palicis no viņas vīna. Jo tas skar visu cilvēci. Šis vīns, tāpat kā šī pirmā eņģeļa vēsts uzrunāja, viņš skar visu pasauli, arī kristietībā. Mēs redzam, kā šis vīns tur ir ļoti daudz. Ja? Šī neskaidrība. Lai mēs būtu kopā ar tiem, kas tur Dievu baušas un Jēzus ticību. Lai Dievs mūs vada šajās pārdomās. Amen. Mīļais debes Tēvs, mūsu mīlošais glābēji, mēs pateicamies par Jēzus, kā mūsu uzticamā un mīlošā, mūsu mīlošā pestītāja un glābēja, kurš savu draudzi uzticīgi savā mīlestībā nesa. Tu redzi mūsu sirdis, tu redzi, vai tajās ir tā mīlestība, ko tu dodi mums un kuru tu sagaidi no mums. Vai mēs esam tev uzticīgi un uzticami, jo tu to no mums sagaidi, lai šī mīlestība mūsu dzīvēs varētu izpausties. Lai tā būtu redzama gan mūsu katra personiskajā dzīvē, gan sadraudzībā ar citiem. Lai mēs Tava gara spēkā vadīti, atspoguļot Tavu godību, Tavu likumu, Tavu svēto dabu. Pateicamies, Kungs, ka tā ir mūsu vislielākā vajadzība, un Tu to gribi piepildīt. Piepildi to mūsu sirdīs. Un vadi mūs, lai mēs nekādi neaizmirstu, ka Tu mūs esi sargājis un nesis. Un lai mēs pastāvīgi to atcerētos. Visu ieliekam Tavās mīlošajās rokās. To mēs lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.